Labrīt, sporta ziņās Latvijas hokeja valstsvienībai kārotais ceturdaļfināls palika vienas uzvaras attālumā vai pat viena punkta attālumā, bet, diemžēl, tāds sports dažkārt uzvar tu, dažkārt arī pretinieks. Bet par aizvadīto gan spēli, gan arī turnīru kopumā aprunāsimies ar bijušo valstsvienības spēlētāju, tagadējo arī treneru un arī šī pasaules čempionāta komentētāju Herbertu Vasiljovu. Labrīt! Labrīt! Kas tad tev šis rīts iesākās? Dana jau pieminēja par šīm sajūtām, kas noteikti līdzotājiem ir daudz emocionālākas, bet tev pašam ir apjausma, kas notika un varbūt pat kāpēc notika? Jā, nu grūti pateikt. Tas, ka mēs bijām labās pozīcijās, tas jau pats par sevi izsaka to, ka mēs aizvadījām labu turnīru. Pirms pēdējās spēles mēs bijām vienu soļu attālumā, vai kā izteicies, viena punkta attālumā no ceturtdaļfināla. Parasti jau turnīrs norit tā, ka mēs tur zaudējam punktus tur pastarīšiem, tad tur paņemam lielās valstsvienības. Un šogad bija tāda ļoti laba spēle kopumā. Paņēmām punktus, kur mums vajadzēja paņemt. Apspēlējām Slovākus, mēs bijām uz viļņa. Un es biju pārliecināts, ka mēs arī Austriju pieveiksim, bet tas laikam to tik pierāda, ka mēs nedrīkstam nenovērtēt pretinieku, vienalga, kurš mums nāk pretīm. Un tāda neliela soļa attālumā ceturtdaļfinālā, tā mēs arī palikām no šī neliela soļa attālumā. Jā, pēdējā spēlē, redzam šeit spēlē pret Austriju. Neko jau tādu Austrijas izlases neizveidoja. Mēs vienkārši viņiem uz savām kļūdām viņi mūs apspēlēja. Un tas ir tas sāpīgākais vienkārši, jo mēs zinām, ka mēs varam labāk spēlēt, mēs zinām, ka mēs Austriju varam pieveikt. Un tieši pašā svarīgākajā spēlē laikam tomēr tas neizdevās, jo nu jā, varbūt nenovērtējām vai nebijām vienkārši ar galvām jau bijām šī ceturtdaļfinālā un izvēlējāmies jau komandas, pret kurām mēs spēlēsim ceturtdaļfinālā. Un tas varbūt iesēdās tā, godam nopelnīja Austrija vietu ceturtdaļfinālā, jo spēli viņu novadīja bez kļūdām un izmantoja tieši mūsu kļūdas aizsardzības zonā. Un šos izrāvienus 2-1 viņi vienkārši izspēlēja līdz tukšiem vārtiem. Tā kā ļoti smags rīts, jo tu pieminēji tieši šo rītu. Emocionāli vakar bija vairāk emocijas tā, nu šodien bija tā kā neliels tukšums, jo ļoti gribējās redzēt ceturtdaļfinālā. Es domāju, vēl izteikt tā, ka šīs sajūtas ir tieši hokejisti, kur jau lēnā garā jau sāk atgriezties Latvijā, bet, protams, kārotais ceturtdaļfināls izpalika, bet tā labā lieta, ko mēs noteikti varam paņemt, ka pozitīvi ir tas, ka līdz pat pēdējai spēlē Latvija bija cīņā par izslēgšanas spēlēm, un tas noteikti ir rādītājs, kas liecina, ka jā, neiekļuvām, bet tomēr šī iespēja mums bija, un tas liecina, ka tomēr tas virziens ir pareizs, iespējams, lai gan varbūt rezultāts nav sasniegts. Noteikti. Tas, ka pēdējā spēlē tev ir jāapspēlē Austrija, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā, kad mums tāda iespēja ir bijusi. Zviedrija noteikti. Pagājuši gadu bija Amerika, ej un apspēlē Ameriku, lai dabūtu šos 3 punktus, kur tev pietrūks. Šogad pietrūk 1 punkts pret Austriju. Tas tā kā nedaudz izsmiekls. Kad mēs pēdējo reizi zaudējām Austrijai, tas bija 94. gadā. Sants Ozoliņš vakardien teica, ka agrāk šo uzskatīt par treniņu spēli, bet šī laikam nav tā Austrijas izlase. Mēs biežāk uzvaram Zviedrijas valstsvienību, kā mēs zaudējam Austrijai. Tā kā šis jau bija tiešām... Nē, mēs paņēmām tiešām punktus un uzvarējām, kur mums vajadzēja tajās spēlēs, kaut arī ne ar grūtībām, bet uzvarējām. Tas, ka mēs Kanādai un Zviedrijai neko nevarējām likt pretīm, tas ir vienalga, jo mēs neko dižu necerējām. Ļoti laba spēle pret Slovākiem, un kā es uzsvēru, mēs bijām uz viļņa. Pēdējā ļoti neizteiksmīga spēle, slikta spēle, un ar to mēs sabojājām visas savas izredzes. Palūkosimies statistikā, kā tad Latvija izskatās pasaules čempionātā. 10. vieta turnīrā, bet, ja palūkojamies no šīm komponentēm kategorijām, metiena realizācija 10. precīzākā metēja komanda ar nepilniem 10%. Un tad tālāk pirmā statistika ir tāda, kur tas ir jāskatās relatīvi, jo
tev jau jāgūst vārti. Ir vienalga, vai tu 2-1 vinnē, vai 7-1, tev realizācija būs daudz augstāka, ja tu uzvar 7-1, bet tev 3 punkti vienalga nāk tikai par to, ka tu uzvar spēles. Un ja tu ar 2-1 vai 3-1, kā mēs pret Franciju redzējām, un 5-2 pret Sloveniju, tad tev varbūt nebūs laba metiena realizācija, bet tev būs tie punkti, kuri tev ir vajadzīgi, lai tu iekļūtu ceturtdaļfinālā. Un tas, kad 10% nemaz nav tik slikts. Nu, varbūt, tā nākamā, es to nemaz negribu skatīties. Jo, bet īsumā, rezumējot, nu, kur tu saskatīji vairākuma realizācijas šo neesamību? Jo 2 pēdējos pasaules čempionātos tikai 1 metiens precīzi bija vairākumā, un šajā pasaules čempionātā 2 ielaisti vārti vairākumā ir pretinieki varbūt izpētījuši vairāk Latvijas sniegumu, vai, kā Rihards Bukars minēja, ka mums jāatrod veids, kā piemānīt pretinieku, un vienkārši šajos 2 čempionātos nav izdevies piemānīt. Varbūt tieši tā, kā viņš arī teica, bet varbūt nevis piemānīt, bet tiešām, no sākuma bija jāuzvar iemetiens un jāmēģina nostāties zonā. Mums neizdevās ar tiem iemetieniem. Pretinieks vienmēr raidīja ripu ārā no zonas, mums bija jāizsaka uzbrukums. Un pirmajās spēlēs galīgi nevedās ar uzbrukumu iesākšanu un nostāšanos zonā. Tā bija viena liela problēma. Tad mēs to pamainījām. Beidzot esam nostājušies zonā, tad mēs ar izspēlēm, vienkārši izspēles tur trāpam nūjā, izsit mūs no ritma nedaudz, jo vienmēr nācās atgriezties atpakaļ un ar uzbūvi iesākt atkal uzbrukumu. Tur pazūd tas dārgais laiks. Dārgs laiks un ļoti maz spēles zonā. Un tas tiešām, kad mums sanāca tās izspēles, tad jau mums bija metieni. Vienkārši arī kanādieši beigās. Es redzēju tādu tendenci, ka mēs pamainījām to, uzlikām Rubīnu Zīles vietā, kurš meta pa vārtiem. Mums bija metieni, vienkārši ripa neatlēcis vairāk uz mūsu nūjām, un pēc tam jau nedaudz neveicās. Bet mums no paša sākuma pat metieni nebija pa vārtiem, kur tas bija. Tev jābūt ar metieniem pa vārtiem vairākumā, un tad tu vari cerēt uz kaut kādu laimīgu iznākumu, ka tur ripa atlec tur vienam un otram. Skaidrs, ka ir kombinācijas, kuras ir iespēlētas, un tās ir arī jāizmanto. Bet, ja tev nebūs tieksme uz vārtiem, ja tev nebūs metieni pa vārtiem, tad tev nebūs arī rezultāts. Un šoreiz varbūt nedaudz nepaveicās, jā, bet tā nulle. Tā nulle stāv tev pretīm vairākumam, un tu visas komandas izmantoja vairākumu, izņemot arī Austrijas. Un tas ir viens no faktoriem, kāpēc mums tieši spēlē pret Austriju. Mums arī bija 3 vairākumi. Iemet 1-2 gols, un tad jau mēs atkal virzamies citā virzienā. Tagad ir tā, ka Austrija iemet, mēs neiemetām. Austrija izmanto savu iespēju, un pēc tam gaidīja uz tām kļūdām, kur mēs izmetām uz vārtu priekšu, viens vārds vienkārši uzdāvinājām, vai ar neprecīzi piespēles, negribu neko teikt, gadās. Bet gadās tieši pret Austriju, kur mums ir svarīgākā spēle, varbūt tā ir koncentrēšanās, nebija līdz galam tas noticis, vai atkal mēs tiešām, es uzskatu, ka mēs nenovērtējām pretinieku vienkārši. Jā, par tālāko varbūt, lai treneri noteikti lem un noteikti viņiem būs jādara par pozitīvo. Varam palūkoties foto ar Latvijas faniem. 5. Latvija bija apmeklētākā komanda, gandrīz 8,5 skatītāji nāca uz Latvijas spēlēm. Jūs arī ar Lotāru komentējot uzsvērāt, ka bieži vien Latvijas fanu pārspēks bija jūtamāks nekā pat, pieņemsim, Mainieku Zviedru pārspēks. Tieši tā, un kad pret Zviedriju spēlēja, ir just, kad tiešām tas miks tribīnēs bija dzelteni sarkans, dzelteni balts, tā kā jutāmies kā mājās. Un tas ir atkal ļoti pozitīvs tāds lādiņš arī visiem Latvijas faniem, bet arī komandai, kur tiek atbalstīta. Un mēs dodamies uz to vilni atkal atpakaļ, kur mēs bijām 2000. gadā un tā tālāk. Tā kā ļoti pozitīvi to redzēt, kad fani atkal ir saslimuši ar to hokeja drudzi pavasarī. Pozitīvā ziņā. Sarunas beigās ātri izskriesim vēl caur 2 lietām, ko vēlējos tev pajautāt par līderiem. Varam palūkot rezultatīvākos Latvijas valstsvienībā. Cilvēki un hokejisti, ar kuriem saist arī Nacionālās hokeja līgas pierakstus, Edvards Traumaks, Dants Ločmals un Toms Andersons, kā 3. rezultīvākais. Ko tu vari par šo līderu un varbūt cits vēlētāju pienesumu pateikt? Nepavēlti Traumaks dosies uz Ziemeļameriku, mēģināt vēlreiz iekļūt pasaules labākajā līgā. Arī šajā čempionātā viņš tev parādīja, ka viņam ir ātrums, ka viņam ir spēks. Dažreiz pārcentās ar savu aktivitāti, bet
ļoti svarīgs faktors arī maiņā ar Ločmeli un Ravīnski. Nu, tāda vilcēja maiņa bija, kad jau no paša pirmā, kad vēl Ābols nebija atbraucis, kad viņi it kā bija otrā maiņa, bet viņi beigās izvērtās par to, ka viņi var gūt vārtus, un viņi ir tas, jā, ieņēma līderu pozīcijas. Dens Ločmels aizmuka no AHL, lai palīdzētu izlasēt cepuru no šiem spēlētājiem, ka viņam ir sirds pareizā vietā, un tiešām lepns pa viņu, un gods, ka viņš bija valstsvienībā. Un ne tikai viņa rezultativitāte, bet iemetienos viņa gudrā spēle palīdzēja arī Traumakam un Ravinskim izcelties uz tā fona, izcelties uz visu fona. Un mēs pirmās spēlēs pieminējām Ločmeli pie visiem momentiem gandrīz. Tā kā, jā, varbūt viņam izsīka šie spēki uz beigām, bet pirmās 4 spēles nu, bija nevis viens no līderiem, bet bija komandas līderis. Toms Andersons. Nebijām gaidījuši no viņa arī šādu pienesumu, arī viņa tā spēki izsīka, bet ar Ābolu ierašanos tiešām mums ieradās centrs numur 1, kurš priekšpēdējā spēlē gan visus iemetienus uzvarēja un bija arī šis vilcējs un palīdzēja komandai atgūties un apspēlēt. Ļoti laba cīņa pret Somiju izdevās, jo mums bija 2 spēcīgi centri iemetienā un uzvara pret Slovākiju, kur mēs tiešām domājam, ka mums jebkurš pretinieks nāks pretīm, un mēs varam iemetienu punktā būt dominējoši. Jā, un varētu arī vēl uzsvert Mārtiņu Ziedkalu un vēl jaunos, un vēl noteikti... Un Gudļevski noteikti, protams, mēs esam aizmirsuši cilvēkus, kuri tiešām pacēluši savu spēles līmeni. Kristers rādīja labu sniegumu turnīrā. Līdz pēdējai spēlē, diemžēl... Es neteiktu, ka viņš slikti spēlēja, bet galvenajā spēlē tas bija ok, un ok nav priekš čempionāta pietiekoši labi. Īsumā vēl par gaidāmo nākamo turnīru Olimpiādi. Jūnijā jāpiesaka, ka pirmie 6 spēlētāji, kuri būs olimpiskajā sastāvā no šī pasaules čempionāta, tavuprāt, kuri spēlētāji, varbūt var visas nevis 6 nosaukt, bet, jo, protams, vēl ir NHL vīri, kuri to pulsuņu ir nopelnījuši no šī sastāva. Jā, NHL vīri un tagad AHL, Šilovs, Merzlikins, mums Bļugers ir, bet no šī sastāv tiešām arī šie līderi. Skaidrs, uzreiz varam aizsargus pieminēt, kur vispār neparādījās statistikās, jo viņi nav rezultatīvi, bet Rubīns ar ļoti lielu plus-mínus zīmi ar +7 izcēlās šajā čempionātā. Noteikti mums tie aizsargi ir vajadzīgi. Skaidrs, ka bez tā nevar. Un, mums vārtu līnija ir ļoti spēcīga, tur būs... Nu, redzēsim, bet es domāju, ka tiešām būs Gudļevskis un Merzlikins un Šilovs vārtos. Bet, nu, kas to var zināt? Ja tu jautā par 6 spēlētājiem, Traumaks, Ločmels noteikti, jo viņš raujās vienkārši Ābols. Tas ir ļoti liela vērtība. Tad mums Rubīns aizsardzībā... Zīle sitās pa visiem 5 cilvēkiem, dažreiz izskatās uz laukuma. Viņam gan liederības koeficients nebija tik labs, bet viņa vēlme bloķēt šos metienus un spēlēt, tas ir vienkārši nenoteicami liela. Un, nu jā, viena vācākas Šilovs, jo man patīk, kā Šilovs spēlē. Un tā kā šie 6 spēlētāji būtu mana izvēle uzreiz, bez kādiem jautājumiem parakstamies, jā. Gaidīsim jau Olimpiādu, bet neskumstam pārāk un nekritizēsim pārāk Latvijas sniegumu, jo dzīve pierāda, ka ir bronzas gads, ir varbūt reize, kad nekritizēsim, bet skumsim tomēr, jo gribējās ceturtdaļfinālu. Bet kā pareizi arī Rodrigo Ābols minēja, ka jāpaņem šī mācība un kas kā tāda degviela kalpos nākamajiem turnīriem. Paldies, Herbert! Zinām, ka tev pasaules čempionāts nav beidzies. Vēl gaidām ceturtdaļfinālu un par medaļām, un tad jau tiekamies arī pie ekrāniem un klausamies jūs arī ar Latāru. Paldies, klausamies un skatāmies. Klausamies, skatāmies pareizi.